Labdien! Jā. Okay. Jūs gribēsiet sazināties rakstiski vai telefoniski? Telefoniski. Labi, uzgaidiet mirklīti, es tūlīt atnākšu. Atvainojos, lūdzu, nāciet man līdzi. Jā. Šeit. Labdien! Sveiki. Kā es varu jums palīdzēt? Aha, labi. Sakiet, ko jūs vēlētos šodien paveikt? Vēlos nopirkt dzīvokli, ar ko man būtu jāsāk. Labi, tūlīt noskaidrosim, bet vispirms sāksim ar identifikāciju. Vai es varu palūgt personu apliecinošu dokumentu gan jums, gan surdotulkam? Un arī surdotulkam vajadzēs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Ja, paldies! Vai jums jau ir kāda veida uzkrājums pirmai iemaksai? Nē, viņai nav nekāda uzkrājuma. Es varbūt tās varu piedāvāt jums internetbankā nosūtīt informāciju par uzkrājumu veidošanu, jo, lai nopirktu dzīvokli, noteikti noderēs uzkrājums pirmajai iemaksai. Vai es drīkstu nosūtīt internetbankā jums informāciju par to? Jā, viņa piekrīt, varat viņai atsūtīt. Ja jums radīsies kādi jautājumi par nosūtīto informāciju, droši tos uzdodat turpat internetbankā čatā. Un aicinu jūs, kad esat iepazinusies ar visu informāciju, piesakieties uz konsultāciju. Tur jau mēs sīkāk iziesim cauri visiem soļiem kreditēšanas procesam, lai jūs varētu sasniegt savu mērķi. Labi, jā, viņa noteikti pierakstīsies uz konsultāciju. Vai jums ir vēl kādi jautājumi? Nav nekādi jautājumi pagaidām. Varbūt vēlāk būs. Labi, paldies. Tad došu jums atpakaļ dokumentu un tikšanos citu reizi. Liels paldies! Paldies jums! Visu labu!